Labvakar, dārgie draugi! Sākam kārtējo pārskatu par karu Ukrainā. Šodien pastāstīšu par notikumiem 2 dienu garumā, bet galvenais notikums, galvenā ziņa šodien nenāk no kaujas laukiem. Galvenā ziņa nāk no svešas valsts tālu prom. Ir pieņemts lēmums par to, ka F-16 ilgi gaidītais pieņemts lēmums par to, ka F-16 lidmašīnas, kas ir Dānijai un Nīderlandei, būs iespējas nodot tās Ukrainas gaisa spēkiem. Un tad attiecīgi arī šis, atcerieties, bija ilga saruna par tankiem, ilga saruna par dažādām raketēm, tagad bija ilga saruna par lidmašīnām, tagad ilga saruna beigusies, Ukrainai iedos lidmašīnas F-16. Bet ejam tālāk, tātad uzbrukumi, ko vajadzētu atzīmēt. Pirmais ir atkal raķešu apšaudes un dronu apšaudes Reni ostā, kas nozīmē, ka, acīm redzot, ostu vismaz daļai izdevās atjaunot, un Krievi par to uzzināja, un visdrīzāk tas arī ir iemesls, kāpēc mēs redzam uzbrukumu šī ostai atkal. Otrs ir uzbrukums dzelzceļa stacijai Miežave. Šeit mēs redzam tādu ļoti efektīvu sprādzienu, šeit sprākst munīcijas krava. Kas ir zīmīgi ar šo uzbrukumu? Šis uzbrukums notika, tas ir dronu uzbrukums, tas nav Shahed dronu uzbrukums. Un uzbrukums notika aptuveni 70 km no frontes līnija, kas atrodas aptuveni šeit, šitā te. Tas ir ļoti tālu. Līdz šim ar frontes droniem Krievu armija tik tālu neuzbruka. Un mēs redzam, ka arī Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēma neizdevās pārtvert šo te uzbrukumu. Tas, teiksim tā, iezīmē jauno zīmi par dronu karā, cik tālu tad droni var aizsniegt un kādu bojājumu un kaitējumu tie var nodarīt. Vēl viena ziņa nāk no Sumu reģiona. Ko mēs te redzam, te nav Krievu armijas uzbrukums pāri robežai, bet mēs redzam, ka šeit aktivizējušās Krievu armijas diversijas izlūkošanas grupas, un diversijas grupas tiek sūtītas pāri robežai, kas, teoretiski nozīmē, ka mēs varētu gaidīt kaut kādu Krievu armijas aktivitātes pastiprināšanos šajā rajonā. Melnajā jūrā notika dronu uzbrukums Krievu kuģiem, aptuveni 237 km uz dienvidrietumiem no Sevastopoles. Tiek ziņots, ka droni tika iznīcināti. Ko mēs redzam? Mēs redzam jūras dronu karu, un Ukraiņi vēl joprojām mēģina ietekmēt Krievu Melnās jūras floti, un tomēr neļaut viņiem dominēt Melnās jūras akvatorijām. Ziņas no Hersonas apgabala šeit, diemžēl, ir negatīvas ziņas. Tā ziņa, par ko mēs šaubījāmies iepriekšējā raidījumā pie Kazači lageri, izrādījās vismaz daļēji taisnība. Krievu armija uzbrukumā izdevās atgūt kontroli par Kazači lageri un tad likvidēt šo te placdarmu. Ukraiņi atkāpās uz lielāku salu, kas ir tuvāk pie Dņepras, un tad kontrolē to lielāko salu. Bet šeit izskatās tā, ka Krieviem tomēr izdevās atgūt kontroli pār šo te teritoriju. Interesanta ziņa ir, sen neko nerunājām par Energodaras virzienu, un šī ir interesanta fotografija, kas nāk no šīs te vietas. Kā jūs redzat, šeit ir ūdenskrātuve, un te mēs redzam plaukstošos laukus. Tas nozīmē, ka šeit visdrīzāk tagad situācija ir tāda, ka šeit vismaz ar kaujas mašīnām jūs noteikti jau varētu pārvietoties. Bet, ja mēs paskatāmies, kādas ir Ukraiņu armijas vienības izvietotas šajā te reģionā, mēs redzam, ka šeit, principā nav nekā, kas varētu izmantot šo situāciju. Jo Ukrainas armijas vienības ir ļoti cieši iesaistītas citos virzienos, kas nozīmē, diemžēl, neskatoties uz to, ka šeit šo ūdenskrātuvi šķērsot, pareizāk sakot, to vietu, kur agrāk bija ūdenskrātuve, šķērsot var, bet vienkārši šobrīd nav ar ko, jo vienības ir iesaistītas citās kaujās. Запорожье virziens šeit ir работе неурожайне, pareizāk sakot, tagad jau jāsaka zavidne blažaņie, jo Ukraiņu spēki jau mēģina iet tālāk. Un neskatoties uz to, ka tas nebija nozīmīgs notikums, bet visus internetu video mēs redzam, tad šeit pie Rabotiņa Ukrainas spēkiem izdevās notriekt Krievu K-52 helikopteri.
Bet šeit bija jāatzīmē arī, ka Krievijas helikoptera pilots rīkojās ārkārtīgi pārgalvīgi, jo tas, ko viņš ir izdarījis, tad viņa tā pielidošanas virziens varētu būt aptuveni šāds, un tad viņš veica šādu te manevru, aplidoja apkārt Rabociņē, un tā bija tā vieta, kur tad Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmas viņu notrieca. Tik pārdrošus manevrus, protams, ka tik aktīvajā kara darbības zonā veikt nevar, un tad attiecīgi viņš par to arī samaksāja. Kas notiek šeit pie Rabociņiem? Pie Rabociņiem mēs redzam Ukraiņu laikam jau, jāsaka tā viens vislielākais, trešais pēc kārtas lielais uzbrukums. Šoreiz Ukraiņi beidzot ir mainījuši taktiku un aizgājuši uzbrukumā uz rietumiem no Rabociņa. Tas arī deva uzreiz efektu, viņiem izdevās ieņemt šo te teritoriju. Mēs zinām, ka kaujas notiek iekšā Rabociņa un, protams, arī kaujas notiek šeit. Par darbībām interesanti ir tāds Arhangels pēc Naza, viņš te izliek simtiem video, bet šoreiz ir kaut kas labs arī tajos video, un ko mēs te redzam, tas ir tāda nakts kauja, un mēs te redzam dūmu mākoņu. Un tas nav vienīgais ziņojums, kad Ukraiņu spēki šeit masīvi sāk izmantot dūmu aizsegus, lai viņi varētu virzīties uz priekšu, tādā veidā nosedzot savus spēkus no Krievu armijas novērošanas sistēmām. Un ko tas pasaka pozitīvi, tas ir tas, ka tas nozīmē, ka Krievu armija šeit katastrofāli pietrūks termālie tēmekļi, un viņi reāli nevar redzēt Ukraiņu armijas tankus un kaujas mašīnas, un tad Ukraiņiem ir iespēja pavirzīties uz priekšu nepamanītiem un tad sekmīgāk uzbrukt Krievu armijas pozīcijām. Attiecīgi tā ir tā labā ziņa, ka iespējams, ka Ukraiņiem šeit arī izdosies pavirzīties tālāk uz priekšu. Tātad situācija kopējā tad uz tās teritorijas, ko mēs redzam, kaujas notiek šajā te Rabociņa sektorā, tad Ukraiņi šeit iet uz priekšu, kā arī turpinās kaujas par šīm te divām pozīcijām. Iespējams, ka šo te pozīciju Ukraiņiem jau izdevās ieņemt, un viņi arī ir pavirzījušies tālāk uz priekšu. Kāpēc tas beidzot uzbrukumi šeit ir veiksmīgākie nekā tas bija iepriekš? Atceraties, bija viens stāsts, ka šeit dronus izdevās praktiski, samazināt Ukraiņu dronus darbību šajā rajonā līdz minimumam. Un atceraties, ka šeit tika ziņojums par to, ka Ukraina ir pievilkusi jaunos artilērijas vienības, papildus artilērijas spēki. Artilērija šajā karā uzvar, kā tikai artilērijā vienai vai otrai pusē parādās būtisks pārsvars, viņiem uzreiz parādās arī panākumi kaujas laukā. Tāpēc Ukraiņiem parādījās artilērija, mēs redzam, ka viņi šeit iet uz priekšu. Pie Uražaine, šeit arī tātad, pirmais Uražaine ir ieņemts, pēdējie kvartāli Uražaina tika ieņemti 2 dienas atpakaļ. Un tad, ko mēs tagad redzējām? Mēs tagad redzējām, ka Ukraiņi mēģina paplašināt savu uzbrukumu uz austrumiem, un te daļēji tas viņiem arī izdevās. Un, kā es jau teicu, viņi iet tagad pēc Zavidne Blažaņa. Kā tas izskatās uz augstumu kartes, tātad, kas mēra augšā lejā, kur tad tagad ir Krievu pozīcijas? Tātad pirmais, palielināsim, Zavidne Blažaņa, tā ir tā apdzīvotā vieta, un tā ir sarkanā līnija aptuveni parāda, kur tad ir saskarsme starp Krievijas un Ukrainas armiju. Kāpēc tieši šeit? Tāpēc, ka šeit iet Mokri Jali upīte, un tā ir tā vieta, kur tad Krievijas armija ir ieņēmusi pozīcijas. Ja mēs paskatāmies, kā tā upīte te līku lučo, tad viņa šitāda te ir. Un tad šeit mēs redzam, ka Krievu armija izmanto upīti kā aizsegu un tad nākošo apdzīvoto vietu. Un viņam ir ārkārtīgi svarīgas divas pozīcijas - augstiene šeit un augstiene šeit. Un tad, kā es jau pastāstīju, tad Ukraiņi aktīvi uzbruk augstienē augstienē, lai nomest Krievu vienību ārā. Vienlaicīgi notiek uzbrukums Zavidne Blažaņa un attiecīgi,
arī uzbrukums šitai te augstienei, jo arī Ukraiņi šeit ir augšā kalnā, nu, tad viņi mēģina nogāzt Krievu armiju nost. Ja viņiem izdosies ieņemt šitās te divas pozīcijas, tad tas, ko mēs redzēsim, nu, visdrīzāk mēs redzēsim Zavidne Blažaņi apiešanu, un tad uzbrukums jau būs Staram Liņivkai, un tā ir tā vieta, kur šajā virzienā Ukraiņu spēkiem arī ir jāaiziet. Nu, tad cerēsim, ka Uražaine un Zavidne Blažaņi, pareizāk sakot, gaidīs tas pats gals, kā arī Uražaine. Tomēr mēs redzam arī daudz dažādu tādu faktu, kas atspoguļos situāciju šeit. Piemēram, ir tāds viens bloks, kur parādīts situācija pie Uražaina, piedodiet, tad krievu valodā pārtulkošu, tad puse brigādes ir dropē aizmugurē un virsnieki nav spējīgi neko ar viņiem izdarīt, un tās apraksta vienību, kas karoja tieši pie Uražaina. Es neapšaubu šī apgalvojuma patiesību, es domāju, ka, nu jā, tas ļoti vairāk nekā ticams, ka kaut kas tāds varēja notikt, ka aizmugurē vienība reāli dropē un virsnieki zaudē kontroli par vienību kā tādu, bet ja tikai puse krievu brigādes bija spējīga tik ilgi cīnīties un noturēt Uražaine, nu, es negribētu redzēt otru pusi brigādes aktīvi darbojoties prasmīgo un gudro virsnieku vadībā. Tāpēc visu šādu ziņojumus un visus tādus stāstus ir jāuztver ar zināmo skepsi, neskatoties uz to, ka tas ir, varētu būt taisnība, bet tas neatstāja to efektu, kaujas laukā, kuru tad mēs gribētu redzēt. Tātad, vajag visu to uztvert, visas tādas ziņas uztvert pietiekoši kritiski. Virziens pie Avdievkas, šeit atjaunojās kaujas, jā, atkal viss notiek dienvidos, atjaunojās kaujas Mariinkā, bet šeit nekādu būtisku izmaiņu nav. Nav izmaiņu arī Bahmutas virzienā, šeit kaujas pie Klišejevkas un Kurģumovkas, Andrejevkas virzienā. Šeit ir, zināms, panīkums. Pēc tam, kad Krieviem izdevās atjaunot kontroli par Klišejevku, mēs te ne par kādām īpaši aktīvām darbībām neko nedzirdam. Un šeit ir 3 lietas, kuras es gribētu atzīmēt. Pirmā, pazuduši ziņojumi par Ukraiņu dronu uzbrukumiem. Tā ir viennozīmīgi slikta ziņa. Cerēsim, ka vienkārši tie droni ir kaut kādai vienībai uz īso periodu beigušies, un tos uzbrukumus atkal mēs redzēsim, vai vienkārši kādu laiku neizdodās pielādēt video un parādīt šos esošos uzbrukumus. Otra ziņa ir tāda, ka daļa no Ukrainas armijas spēkiem, kas ir pie Bahmutas, tika pārsūtīta uz Kupjansku. Kur Kupjanskā, es par to vēl stāstīšu, briest Krievu armijas uzbrukums, un tad tur Ukraiņiem nepieciešams stabilizēt situāciju. Diemžēl, jebkādu spēku pārsviešana no Bahmutas virziena, protams, ka neuzlabos Ukraiņas uzbrukumu spējas šajā rajonā. Vienlaicīgi ar to Krievi no Limanas pārsvieda uz Bahmutus 2 kājnieku bataljonus un artilērijas bataljonu. Tas nozīmē, ka visdrīzāk šeit tuvākā laikā mēs nekādus panākumus no Ukrainas armijas puses diemžēl neredzēsim, jo spēku balans šeit nobīdās par labu Krievu armijai. Protams, ka tas nenozīmē, ka viņi uzreiz metīsies uzbrukumā, kaut vai arī tāda iespēja ir, jo tad šī gadījumā viņu uzdevums būs tad atjaunot pozīcijas šeit pa kanālu un apdraudēt Ivaņivskie. Bet es domāju, ka par to par agri ir runāt, redzēsim, cik tad labas vienības Krievu armija uz šeieni ir pārsviedusi un vai viņi vispār kaut ko ir spējīgi izdarīt. Pie Sieverskas Solidaras šeit arī sen nebija nekādu ziņu, tad vienīgais, kas šeit notika, Ukraiņi ir veikuši uzbrukumu Zaļizņānskie virzienā bez kaut kādām darbībām, un Krievi darbojās virzienā Mikalājevka Razdolivka, un tad viņiem ir te neliels panākums, pat nevaru viņu uzzīmēt šeit uz kartes, bet šeit diemžēl pēc tiem aktīviem uzbrukumiem, ko veica 10. kalnu brigāde šeit, diemžēl tagad mēs redzam, ka Krievu armija atkal ir aktivizējusies.
Tad turpinām pie Limanas. Šeit nav būtiskas notikumi, bet divas lietas, ko es gribētu atzīmēt. Pirmā ir Krievu armijas apšaude šajā te vietā, un te mēs redzam tad trāpījums vienā no mērķiem. Kas ir svarīgi? Svarīgi ir tas, kur tā apšaude notika. Kāpēc es bieži saku, ka ir svarīgi skatīties, kur apšaudes notiek, jo tas parāda, kur tad un kurā brīdī atrodas pretinieka vienības. Un šī gadījumā tas nozīmē, ka Ukraiņu vienības ir daudz tuvāk Dibrovai nekā mēs domājam sākotnēji. Tā ir laba ziņa. Un vēl netieši to apstiprina tas, ka pēc šīm apšaudēm Krievu armija arī veikusi uzbrukumu dienvidrietumu virzienā. Tas nozīmē, ka Ukraiņu armijas pozīcijas šeit ir tuvākas Dibrovai nekā bija sākotnēji domāts, un tā situācija Siribrjankas mežā, kur tās kaujas jau rims norit jau cik mēnešus, nekādu taustāmu panākumu Krievu armija šeit nav. Kupjanska, šeit mēs redzam situācija ir attīstās pie Siņķivkas, mēs redzam uzbrukumu Peršatravņe, no Viļšani un Peršatravņe Petrapavļivkas virzienā, Kislivka, Katļarivka, atkal parādījās uzbrukums Steļmahivkai un Mesažarivkai, aktivizējas šeit, un diemžēl aktivizējās arī placdarms pie Reiharodkas Karmaziņivkas, un diemžēl aktivizējās šeit Krievu armija. Nav skaidrība, vai viņiem izdevās kaut kur pavirzīties uz priekšu, bet kopā, diemžēl, šeit ir negatīva tendence. Un tad pie Siņķivkas situācija ir būtiski pasliktinājusies. Tas dzeltenā krāsā iekrāsotie rajoni ir tās vietas, kur Krievu armija izdevās pavirzīties uz priekšu pēdējā dienā. Tad atcerieties, es stāstīju, ka viņi no frontālās Siņķivkas šturmēšanā pārgāja uz uzbrukumu pa šo te ceļu, un, diemžēl, viņiem izdevās aiziet līdz šim te ceļu krustojumam, un tad viņi tagad kontrolē vienīgo apgādes ceļu no Petrapavļivkas uz Siņķivku. Ko tas automātiski nozīmē? Visdrīzāk, ka Ukraiņiem vajag atstāt šo apdzīvoto vietu, jo tagad noturēt pozīcijas šeit būs ārkārtīgi grūti. Ja jūs nevarat apgādāt savas vienības, situācija ir negatīva. Un tad, kas te notika, tad papildus tam tad Krieviem izdevās izņemt visu to pelēko zonu, kas tad bija starp Krievijas un Ukrainas spēkiem, un viņiem izdevās pavirzīties šeit uz priekšu. Principā, šeit ir atklāti lauki, ja Ukraiņi ir zaudējuši šo te pozīciju, kuri viņi varēja aizskerties aiz neliela šķēršļa, tad loģiskākais viņiem ir atkāpties aptuveni uz šo te līniju, un tad mēģināt veidot jaunu aizsardzību šeit, jau strādājot pie Petrapavļivkas aizsardzības, un atcerēsimies, ka šitas te ir jau Kupjanska. Tā kā šeit to, ka mēs redzam, ka Ukraiņi pārsviež spēkus tieši uz šo virzienu, tam ir iemesls, un viņiem ir nepieciešams stabilizēt situāciju šajā virzienā. Ja mēs paskatāties, atceraties, nedēļas sākumā es stāstīju par tiem 4 spēku koncentrācijas virzieniem, kur koncentrējas Ukrainas armija. Tagad no šiem 4 uz nedēļas beigām ir palikuši 2. Šeit pie Hersonas un šeit pie Bahmutas visdrīzāk mēs neredzēsim īpaši aktīvas Ukrainu armijas darbības, un tad viņu galvenā koncentrācija būs šeit, Zaporožie virzienā, uz Tokmaku un Velikas Novoseļkas rajonā. Tātad, vajag fokusēties tur, kur jūs varat. Un tad noslēgumā galvenā ziņa Nīderlandi un Dānija, viņu lidmašīnas, ASV atļauja dot šīs lidmašīnas Ukrainas gaisa spēkiem, kas nozīmē, ka ir zaļā gaisma jaunās tehnikas piegādēji Ukrainas gaisa spēkiem. Ziņa tā ir pozitīva, bet ir jāsaprot, ka ne rīt, ne parīt mēs šīs lidmašīnas frontes līnijā neredzēsim. Ir vēl nepieciešams pietiekoši ilgs laiks, lai gan piloti būtu apmācīti izmantot šīs lidmašīnas, gan arī nepieciešamā infrastruktūra un tehniskais atbalsts būtu uz vietas, lai šīs lidmašīnas varētu efektīvi cīnīties un iznīcināt pretinieka lidmašīnas un pretinieka sauszemes spēku mērķus.
Tā kā, visdrīzāk vēl tas prasīs pāris mēnešus, pirms mēs redzēsim F-16 kaujas darbībā. Tas noslēdz manu ziņojumu par pagājušām 2 dienām. Tomēr F-16 ir pozitīva ziņa, kas aizēno visu, kas notiek kaujas laukā uz šobrīd. Tāpēc ar šo pozitīvo ziņu arī beigsim, un tad pirmdien pastāstīšu jums par to, kas ir noticis brīvdienās. Paldies par jūsu uzmanību un līdz pirmdienai!